Rasma uzzina, ka Aleksis ir atbrīvojis no psihiatriskās slimnīcas savu māsu Līgu un grib, lai viņa dzīvo stabulītēs. Marta gaida, ka Leons pēc ieviņa dzimšanas dienas svinībām paliks pie viņas. Aleksis satiek viesnīcas vestibilā savu draugu Otto. Aivars jūtas vainīgs, ka savā laikā pametis Otto māti Anitu. Marta piezvana Rihardam un aicina viņu pie sevis. Līga ierodas stabulītēs. Labrīt. Labrīt, Dieli. Māsa guļ? Jā, vēl ejā nav nākusi. Kā pagāja vakars? Nu, kā var paiet ar cilvēku, kurš tikko iznāca no psihiatriskās slimnīcas? Sēdējām pie kamīna, skatījāmies ugunī. Nu, tad jau viss kārtībā. Mājas sajūta omulība. Es nezinu, Aleksi. Viņa visu laiku smaida. Viņa ar visu ir apmierināta, nekas viņu nekaitina. Tā nav agrākā Līga. Bet viņa nav jābūt agrākajai Līgai. Agrāk viņa bija slima, tagad viņa ir vesela. Nu kā viņa var būt vesela? Jāārsts teica, ka viņa ir neārstējama. Ja agresijas liekums var atkārtoties, un ka tās nav kontrolējams pat ar zālēm. Ne. Kā tev vispār izdevās viņu izdabūt no slimnīcas? Sapiķoju, kam vajadzēja un dabūju. Kā? Tu gribi teikt, ka tu kādu piekukuļoji no slimnīcas un tikai tāpēc ārsts viņu izlaidi? Es nesaprotu. Tev nepatīk tas, ka māsa ir mājās, ko? Labi, taisnība, viņai kādu laiku bija aizbraucis jumts. Bet tagad taču viss ir kārtībā, vai ne? Jā, viņa ir smaidīga un mierīga, bet tas nav normāli. Histeriska, slikti, mierīga, atkal slikti. Ko tu gribi? Aliksi, man ir bail no viņas. Tu mēģini man saprast, es negribu, ka viņa te dzīvo. Labrīt! Skatos, ka brokastis jau gatavs. Es negribēju tev modināt, gribēju, lai izguļies. Labrīt, brāļi! Māsiņa? Mam? Ar Dievu mazo dīvainīt, tu teici un jau biji prom. Gan kāds tevi apraudzīs, un kā tas bija jāsaprot. Un pārī un tiem klusi aizlido, mans neatklātais super NLO. Man tomēr šķiet tas visu izskaidro, kāpēc tik ilgi bija jāmelo. Viens otram jāpat ar izķertiem un dienas vidu patiktiem vārdiem. Kliedzās uz krastu, jāsteidzās. Māsiņa? Tu taču nedusmosies, ja es lūkšu tev nedaudz izpalīdzēt. Citādi tu te aiz garu laiku nobeigsies. Ko tu gribēji darīt? Tu varētu atjaunot attiecības ar saviem bijušajiem draugiem, pāziņām, kolēģiem. Tas man ļoti noderētu. Kādā ziņā? Nu, redzi, viesnīcā es pašlaik dzīvoju inkognito. Jā, neviens nezina, ka es esmu jaunais pārvaldnieks. Ja kāds to zinās, visiem mutes būs cieta, un tas man nemaz neder. Man ir vajadzīga informācija, un tāpēc tu varētu pačalot ar saviem draugiem, kaut ko uzzināt, pastāstīt. Nezinu, vai tas būs iespējams. Es domāju, ka viņi visi jau man ir aizmirsuši. Turklāt pēdējos 5 gadus es esmu kontaktējis tikai ar jums abiem un slimnīcas personālu. Un manas čelošanas iemaņas noteikti ir zudušas. Un pārvaldnieku māsai viņi tāpat neko nestāstīs. Es domāju, ka daudz nezinu, ka būs jauns pārvaldnieks. Un ka mēs esam brālis un māsa, tas arī nevienam nav jāzina. Tu gribi, lai es meloju? Nē, kāpēc melot? Nestāst visiem visu līdz galam. Un tai meitenei Stālī... Ritai, jā. Viņai arī nekas nav jāzina. Un, ja tu uzzini kaut ko par Petersona ģimeni, par darbinieku attiecībām, pastāsti. Nu, ja tu tā gribi. Vai, Beitiņi, es sagriezīšu. Man neuztraucies, ar mani viss ir kārtībā. Ne, nekas par muļķībām. Negribu, lai es pieskaros nazi, mēs tā var arī nedarīt. Ne, es vienkārši gribēju tev
un sasmerēt maizīti, kā bērnībā. Mamma, ja tu negribi, lai es te dzīvoju, es varu atgriezties arī slimnīcā. Tur, protams, nebūs tik labi kā šeit, bet ja tev tā būs mierīgāk. Pagaidi, aizmirsti. Slimnīcā tu neatgriezīsies nekad. Un ja mammai kaut kas nepatīk, tu vari dzīvot pie manis viesnīcā. Nedusmojies uz mammu. Viņa jau grib tikai to labāko. Un mēs esam viena ģimene. Mums vienam otru jāmīl. Labi, nedusmojos. Mamma, es varu aiziet apskatīt dzirdziņus. Nu, bet, protams, meitiņai. Es taču drīkst pastaigāties viena. Nu jā, ej. Tu redzi, līdz kam tu viņas novedusi? Viņa kā 5-gadīgs bērns prasa atļauju, lai aiziet uz stalli. Čau, Gunča. Čo? Iedos pastīties ēdienkārt, es gribu redzēt, ko tā Milda no jauna izdomājuši. Zini, tā grāmata tagad attiecās tikai uz pusdienām un vakariņām. Brokastīs tur dabūt visu to, kas atrodas trustā galda. Pētersīļa jaunais rīkojums. Zviedru galds no 7 līdz 11. Jā, Milda laikam sajūsmā. Stāvā sajūsmā. Vairs nekādu siltu pankūciņu, nekādu svaigu bulciņu, nekādu džemu, nekādu omlešu. Kafiju vismaz Viņa tā kā uztaisīs? puķis. Ko? Kafiju. Kafija arī tur? Kaniņā. Pirms cik stundā tu to uztaisīji? Nu, zini, 4 vēl nebūs pagājušas. Droši. Nu, paldies. Labi. Vecās draudzības vārdā uztaisīšu to svaigu. Čau, tēti! Čau, mētiņ. Labrīt! Bučiņu. Labrīt, Gunār. Kāpēc tu nepaliki pie mammas pa nakti? Ieviņā. Rihards vienmēr palika. Nu, redz. Ieviņ. Es jau neesmu Rihards, vai ne? Kas tad tev nu tas Aivariņš vairs tā kā nepatīk? Bija tā kā mūža mīlestība. Nu, nesmējies. Katram cilvēkam gadās kļūdīties. Bet tagad man acis ir atvērušās, un es viņu vairs negribu. Cilvēku izmantotājs, viņš ir skopulis. Tu iedomājies, viņš tagad ir sācis pārbaudīt, cik veļas pulveres izmantoja. Nu, es tev pateikšu, ka bija iemesls. Blūmberga laikā jau te augsta gāja. Nebūtu viņš pazudis, viņiem tagad par daudz ko nāktos atbildēt. Paklausies, kā tu domā? Tas Blūmbergs, viņš tiešām ir nobijies no tās ugunsgrēka lietas un makšķernotenis vai kaut kas nopietnas ir atgadījies? Es nezinu, bet ap sirdi man tā kā kaut kā nav labi. Un, es, protams, negribu domāt, vai ne, ka tā kaut kas noticis, ka tā kā pagalām un viss, bet, sautīgs cilvēks viņš bija. Par sevi vien domāja, vai ne? Bet tā jau viņš nebija slikts, sirsnīgs. Jā, un piepelnīties ļauni jau tā kā Pētersons. Veiksmi darbā, Milda. Labu apetīti, Zenta. Gunār, vai tad tur jau visu aplasījuši? Man jāgriež vēl? Nē. Nekas nav aplasīts. Ēdamā pietiek. Kāpēc tad tu staigā? Aivars gribēja, lai tu tur esi klāt. Lūdzu. Gribēju. Es savukārt negribēju iztraucēt ģimenes idilli. Kaut gan vispār būtu interesanti pavērot. Kā Leons šoreiz izkruķīsies? Kas viņam jākruķās? Ko domā? Ja viņi pajautāja. Kāpēc Leons neesot palicis pie mamītes pa nakti? Ja Rihards tā vienmēr darot, kad lasot vakar pasaciņu. Zini, ko, ja tu smiesies? Ok. Sapratu. Leons un viņa sievietes, tā ir neaizskarama, tā ir svēta lieta. Ieviņ, es tev tūlīt uzsmērēšu maizīti. Tētis man uzsmērēs. Ieviņ, lūdzu, ļauj tētim mierīgi pasēdēt, ja? Es jau neesmu nemierīgs. Tev kaut ko uzlikt? Jā, paldies. Salātus? Nu, to pašu, ko sev. Labi. Ieviņ, lūdzu, apsēdies un uzvedies pieklājīgi, ja? Dzimšanas diena ir beigusies. Vai tad mēs kaut kā nepieklājīgi uzvedamies? Ko? Lūdzu. Paldies. Paldies par vakardienu. Par ko tieši? Par to, ka tu
atnāca uz Ieviņas dzimšanas dienu. Un ka palasīja grāmatu. Nu, bet kā savādāk. Jā, mana meita man uzaicina. Tā bija pirmā dzimšanas diena, kad tu biji. Cerams, ka ne pēdējā. Tā jau būs tava izvēle. Tā arī klusēs. Ko man teikt? Ka es esmu kļūdījusies? Kad manas meitas veselība viss ir kārtībā, man nav tādas pārliecības. Tu viņas garstāvokļus un liekums neesi redzējis, bet es esmu. Pagaid, tik kaut kas neklēbējās. Viņa ir mājās no psihiatriskās slimnīcas. Un tu bez pamata taisi histērijas. Bez Domāju, pamata? viņa slimnīcā to visu ir redzējusi. Bez pamata! Paldies, dēliņa! Laimons ir pazudis. Man meita ir slima. Tev kaut kāda mistiska plāna sakarā ar Petersona viesnīcu. Tie nav mistiski plāni, tie ir reāli, mammu. Kā tu justos, ja pie tevis ik pāris dienas ierastos izmeklētāji? Ja tev produkciju sūtītu uz ekspertīzi? Ja tev pratinātu? Un tad vēl Petersons draud piedzīt zaudējums par ugunsgrēku. Nu, nav tev viegli, jā. Jā, man nav viegli. Es daudz ko varu pavilkt. Es varu viena pati uzturēt saimniecību. Es varu strādāt no rīta līdz vakaram, bet ja kaut kas ar Laimonu notiks... Nu, nomierinies, viss būs kārtībā. Jā, viss būs kārtībā, jā. Noslīdis upē, aprakts mežā. Viņš man vienmēr ir pateicis, kur viņš iet, kur viņš brauc. Kad viņš ir ārpus mājas, taču ir pirmā reize. Pagaidnē, nu gan jau slapstās pamatot. Ja tiešām kāds ir atdevis galus no viņa tomātiņiem, slapstās no policijas, mēģina iegūt laiku. Ja viņš slēptos no policijas, viņš man būtu pateicis. Viņš man nekad neatstātu vienu ar policiju uz kakla, ar brūkošu saimniecību un ar psihiski slimu meitu. Cik reizes man tev jāsaka? Līga, viņa nav slima. Ko tu teici? Nē, pasaka vēlreiz. Atkārto. Ak tā. Nu, to tu man vēl nožēlosi. Nomierinies. Tu esi stipra. Tu pat iedomāties nevar, cik mēs ar Laimonu bijām laimīgi. Kāpēc bijāt? Kamēr nekas nav noskaidrojies, nemet plinti krūmos, viss būs labi. Jā, es jau cenšos, bet dažreiz uznāk tāda bezcerība. Es visu viņu radus un draugus esmu apzvanījis. Neviens neko nezina. Es pat zvanīju viņa māsai uz Austriju, arī viņa neko nezina. Pie kā tad viņš vēl meklētu palīdzību, ja ne pie māsas ārzemēs? Viņš varbūt baidās, ka telefona līnija noklausās. Pamatot. Tad, kad es dabūju Līgaņu ielikt slimnīcā, es no visiem nocietinājos. Es neko no dzīves negaidīju, neko necerēju. Tad es satiku Laimoni. Skaistākais, kas manā dzīvē ir bijis. Skaistākais. Un mēs abi nekas. Ko tu Nav teici? slikti. Nē, Dēviņ, nu ko tu? Es biju ar jums laimīga, bet es saprotu, jūs man esat svarīgākais, kas man vispār ir, bet es arī vēl kaut ko gribēju dot dzīves. Jā, un uz tu ceri. Tu padomā, mamma, cik tev ir gadu? Arī manos gados dzīve vēl nav beigusies, Dēliņ. Labi, beidzam šo sarunu. Es skrienu uz viesnīcu. Brauc, brauc. Tu jau man vairs neko nevar līdzēt. Pagaidi. Es vakarā atvadīšu Līgai dažas mantas. Un tad, lai viņa būtu smaidīga un laimīga. Es jau esmu tā sliktā. Es esmu tā, kas ar visiem strīdas. Tu izturies pret viņu kā pret veselu cilvēku. Un atgādini, lūdzu, lai viņa neizpļāpājas, ka mēs abi esam brālis un māsa. Līdz vakaram. O, Ļoņķika, es tieši pie tevis.
Pasēdīsim, iedzersim, nu? Labi. Atvaino, ne tagad, vecais. Nē. Nu, kafiju, es domāju. Nē, arī kafiju man ir darīšanas, saproti? Nu, darba lietas. Nu, šoreiz privātās. Jā, Silvijai? Nekas. Pamazam jau domā par nākšanu ārā no slimnīcas. Es viņai saku, nu, nesteidzies. Bet viņa tikai ne un ne. Negribat būt man uz kakla, nu. Viņa var saprast. Meitene pārdzīvo, ka nevar pat par sevi samaksāt. Kā tu to zini? Es pāris dienām runāju ar viņu pa telefonu. Silvija saka, stulbi jūtieties. Nevarot nokārtot sev apdrošināšanu, nu, pati vainīga. Nevar samaksāt, nav ko vaļāties pa slimnīcu. Jāskan uz mājām. Viss. Lepna tev tā sieviete. Spītīga. Vecais. Taviem bērniem vienkārši lieliska mamma. Domā, ka es to nezinu. Nu tak vienu kafiju, nu ļoņu. Vadim, lūdzu, man ir jāstiek Elas, pirms viņa nav aizskrējusi uz skolu. Jūs atkal esat Nē. kopā? Nē. Ļoņa. Nē. Viena lieta man nedod mieru. Saproti, es gribu kaut ko noskaidrot par Elas, kaut ko tādu, ko viņa man nesaka. Es gribu tikt skaidrībā, ar ko visu šo laiku es esmu bijis. Vēl aizvien es esmu precējies. Ļoņiškā, sievietes ir vienīga mikla. Neko tu tur nesapratīsi, nu? Zinu, bet es tomēr mēģināšu. Citreiz Vadim, labi? No skrien. Tā. Skrien. To man ir apnicis, ka tu man vajā. Nebeidz redz, kā tu jau esi sākus uztvert daudz vienkāršāk manu klātbūtni. Man ar laiku pieradīs par visu. Atkal plūgi ielīdi. Fizkultūra jau ir vajadzīga, kā tu zini. Es uz nekādām sportzālēm neeju. Un būs jāliek plūgiem priekšā restis. Un pie reizes arī nomaina atslēgu galā. Šito atslēgas varētu pat ar zobu bakstāmu atmuķēt. O to paklausies. Tā. Es tev esmu ļoti pateicīga par to, ko tu kādreiz esi manā labā izdarījis. Tu zini, par ko es runāju. Bet ja tu gribi, lai es tagad par to maksāju, un lai es to daru tādā veidā... Nē. Es negribu, lai tu maksā. Es vienkārši gribu, lai tu saproti, ka Leons nav tavs cilvēks. Viņam nav nekā kopīga ar mums. Absolūti. Nu, ja nevienīgi tev ir pēkšņi kļūst svarīgs tavs status, tur ķipa daktarīša sieva, un tur viena, divi... O, to beidz! Nu, jā, tieši par tām, to pajautāt, cik tie mums būs tās garāžas, viena vai divas, un vispār par ko tu esi pārvērtusies? Kas vispār notiek? Es esmu precējusies, tas notiek. Jā, ar vīrieti, kuram tevi nevajag, un ar vīrieti, kurš tevi krāpj, un tu esi tik vientuļi visās šajās steriālās, baltajās sienās, un vispār nesaprotu, kāpēc tu vēl neesi joprojām savāk uz pekalītes un aiztinas makšķers no tajienes. Var man pateikt, kāpēc? Tāpēc, ka es mīlu Leonu. Mūsu meita patiešām brīnums. Paldies tev. Nu? Kafiju. Paldies citreiz. Tā? Nu, sveiki. Varbūt izdzers ekstra klientiem ekstra kafiju. Man nav praukts uz jokiem, Gunār. Kas tu nu? Leons atkal pastrādē? Kāpēc atkal Leons? Kas jums visiem ir? Jūs varētu man vienreiz likt mierā. Atlikt mums nejauši satikties, lai uzreiz sāktos. Es ne tā paskatījos, viņš ne tā pateica. Nu, atvaino, jūs tak brokastojāt kopā. Jā, ja es esmu bēdīga, tad es esmu bēdīga Leona dēļ. Ja es būtu priecīga, es būtu priecīga Leona dēļ. Nu, piedod, es negribēju tev aizvainot. Lūdzu, piedod, es tev arī negribēju aizvainot.
Vienkārši man ir apnicis taisnoties par attiecībām ar Leonu, kuru patiesībā nemaz nav. Labi, Ieviņ, iesim. Paldies tev. Paka. Klausies, es kaut ko bišķi nesaprotu. Ne tu saproti viņu, ne viņš tevi. Un tu runā kaut ko par mīlestību. It kā tas būtu loģiski. Tavai zināšanai mīlestībā vispār nav nekā loģiska. Ja? Jā, un tagad viss pietiek. Beidz mūdēt un neprot. Tu iesi, saprati? Tad pasaka man, lūdzu, kāpēc tieši Leonis nevis es pēc tā viss, kas starp mums ir? Laid mani, Oto, tu dzirdi, ja nelaidīs. Tu dabūsi šito bomi pa galvu, saprati? Parādījās vecā Elza. Tieši tādu, kādu es viņu zinu, ja? Nelīm klāt. Nu labi, tas jau ir tavs stiliņš. Jā? Un tavs stiliņš man ir nepārtraukti atgādināt, ka es tev esmu tādu pateicību parādā vācies. Zini ko? Nē, pagaidi, tu aizies pa logu, tāpat kā tu ienāc, tā tu arī aizies, saprati? Nav problēmas, es tev nodemonstrēšu, kā tas ir jādara. Aleks, tev prom? Jā, aizbraucu uz viesnīcu. Teicu, ka vakarā atvadīšot tev kaut kādas mantas. Aleks gan ir labs. Jā. Nezinu, ko es darītu, ja viņš nebūtu dabūjis man ārā no slimnīcas. Es saprotu. Atrasties tur ir briesmīgi. Nē, nebija jau nemaz tik briesmīgi. Man tur bija draugi. Pret mani labi izturējās. Tikai vienu brīdi gan man likās, ka nekad no turienes ārā netikšu. Ka nekad nebūšu vesela. Ka nekad neko citu, kā tikai palātu, slimnīcu, sēdnīcu un parku neredzēšu. Tad gan man palika grūti. Man ļoti žēl, ka tev tik ilgi vajadzēja tur palikt. Mamma, es taču saprotu, ka biju slima. Es tev varu kaut kā palīdzēt, nomazgāt raugus? Nē, paldies, es jau visu nomazgāju. Kā tev zirdziņi patika? Ļoti. Viņi ir ārkārtīgi mīļi. Tagad es saprotu, kāpēc Ritai tur patīk strādāt. Manas, iesim ārā staigāties? Nu, mīļa viņi. Maizīti gribi? Jā, gribi. Nu, abā. Tas ir tev. Tas ir tev. Tikai neņem visu. Tas ir Lagerfelda. Mamma, ļoti žēl, ka Laimons ir pazudis. Es nesaprotu, kā tu vēl turies, kā spēju pasmaidīt. Es jau nespēju. Tikko noraudājos. Jā, es redzēju. Un man tevis ir ļoti, ļoti žēl. Tiešām? Kāpēc tu brīnies? Tev nekad Laimons nav paticis. Tāpēc jūs nepriecāšos par to, ka viņš pazudis. Vai mētiņ piedod. Es tiešām nesaprotu, ko es runāju, ko es daru. Es tā priecājos, ka tu esi atkal vesela. Pat iedomāties nevar. Leon, atveries acis, Leon! Es tā negribēju, Leon! Pēc prāvis! Prāviet! Oto, brauc drīkst šurpu. Brauc ātri šurp. Man liekas, es atkal esmu nogalinājis cilvēku.
vai tālāk man ir jāsmejas, vai droši karā jādodas. Kas tad ir noticis? Kāpēc tu atspēries no stabulītēm? Līga ir nogalinājusi Lagerfeldu. Lagerfeldu?